Sveiki! Bijušais padomju okupācijas režīma aktīvais pakalpiņš un tā balstītājs Egons Rusānovs, kurš tagad mīl pozēt superdārgā uzvalkā un uzdoties par dziļu domātāju un juridiskās domas virzītāju, ir nācis klajā ar pagaru opusu saistībā ar ordeņu kapitula lēmumu pusgadu pēc mana iesnieguma saņemšanas nolemt, ka bijušajam padomju okupācijas varas kolaboracionistam, asiņainiem bendem, komunistam un bijušajam padomju tiesnesim Uldim Krastiņam ir jāatņem viņam Valdes Atlera un kompanjona 2010. Gadā piešķirtais valsts apbalvojums Atzinības krusts saskaņā ar likuma normu par apkaunojošu nodarījumu. Tad, lūk, Egons Rusānovs ir meties atbalstīt savu bijušo režīma atbalstīšanas kompanjonu būtībā ar divām tēzēm. Pirmā tēze – nabaga Uldis Krastiņš taču neko nevarēja iesākt. Tāda bija sistēma. Viņš vienkārši bija, ja es varētu tagad atcerēties precīzi šo abrīnojumu cinisko vārdu salikumu, predestinēts jābūtības noformētājs. Ieklausieties vēlreiz. Tad, kad asiņainais bende Uldis Krastiņš notiesāja uz nāvi politiski angažētā prāvā cilvēkus, viņš bija tikai predestinēts jābūtības noformētājs. Tad, kad viņš notiesāja ar ilgiem cietumsodiem Latvijas neatkarības cīnītājs, viņš bija tikai predestinēts jābūtības noformētājs. Tad, kad viņš nosūtīja uz piespiedu psihiatrisko ārstēšanos psihiatriskajās specnometnēs vēl kādu disidentu, arī tas bija. Viņš bija tikai predestinēts jābūtības noformētājs. Iztulkojot šo te dziļā domātāja Egona Rusānova izteiku latviešu valodā, tas skan vēlreiz. Nabaga Uldis Krastiņš neko nevarēja darīt. Viņam bija jādara tas, kas viņam bija jādara. Tieši ar šādām pašām atrunām savu darbību, labi apmaksāto, atalgoto darbību padomju okupācijas režīma labā, skaidro neskaitāmi šī režīma pakalpiņi. Visi šie Romualdi Vonsaviči, Aivari Lembergi, Augusti Brigmaņi un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir viena domātāja Egona Rusānova tēze. Un ir vēl otra, ka viņa prāt visiem tiem, kas atļaujoties kaut ko izteikties par kolaboracionistiem, vajagot paskatīties uz saviem ģimenes radu rakstiem, kas tur esot atrodams. Izcilais kolaboracionisma domas virzītājs Egons Rusānovs laikam ir aizmirsis, ka pat acīm redzot viņa iemīļotais Alks Staļina tētiņš kaut ko tādu runāja par to, ka dēls laikam neatbild par tēva grēkiem. Bet, lai attaisnotu kolaboracionistu un asiņaino bendi Uldi Krastiņu, Egonam Rusānovam jebkuri argumenti acīm redzami ir labi. Nav jēgas pārstāstīt tālāk domātāja Egona Rusānova opusu. Tur ir viss tas pats, ko mēs desmitiem un simtām reižu esam dzirdējuši dažādās formās no padomju okupācijas režīma kolaborantiem un kolaboracionistiem. Tāda bija dzīve, es neko nevarēju,
man nācās darīt, kurš gan cits, ja ne es, tad citi, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā nebija. Šie te vēl dzīvie kolaboracionisti un ideju mantinieki vēlas jums iestāstīt sev izdevīgos melus, ka visi darīja tā. Nē, tā nedarīja visi. Tā darīja tikai tie, kas apzināti izvēlējās sadarboties, aktīvi sadarboties ar padomju okupācijas režīmu, stājās komunistiskajā partijā, mēģināja ieņemt aizvien augstākus amatus un mēģinot to darīt, izkalpojās visos iespējamos veidos padomju okupācijas režīma priekšā. Kā to darīja Egons Rosānovs, lai to viņš stāsta pats. Viņš nav tik nozīmīga persona, lai viņa darbībai okupācijas režīmu labā pievērstu īpašu uzmanību. Galu galā, skatoties uz to, kā šis cilvēks, mēģinot attaisnot citu okupācijas varas kolaboracionistu, nekautrējas ķerties pat pie svēto rakstu zaimošanas, viņam var pateikt tikai vienu zaķīti ar izdzēsto sarkano zvaigzni pierē. Atceries, ir laiks izkaisīt akmeņus un ir laiks salasīt akmeņus. Asiņainais bende Uldis Krastiņš ar Dieva tā kunga žēlastību un vēlību ir paturēts pie dzīvajiem tik ilgi, lai viņam nāktos sākt akmeņus salasīt. Arī Egoniem Rusānoviem vajadzētu atcerēties, ka akmeņu salasīšanas laiks pienāk. Ikvienam, tādā vai citādā veidā. Tas, kas, protams, ir biedējoši, ir tas, cik lielai sabiedrības daļai šāda te Egonu Rusānovu manipulatīvi, komunistiski blēdīgā argumentācija šķiet ticama un pieņemama. Bet ko var gribēt? Tā ir tā pati sabiedrības daļa, kas palēkdamies pieņēma kompartijas cekas sekretāru par atmodas vadoni, kurai nekas nebija iebilstams par to, ka VDK darbinieki plūstoši pārvēršas par Latvijas Republikas drošības policijas darbiniekiem, par to, ka kompartijas funkcionāri Lembergi, Brigmaņi un tam līdzīgie turpina ieņemt aizvien augstākus amatus un apgūst jaunas zakšanas virsotnes. Par to, ka visu laiku vislabāko Latvijas prezidenti neatkarīgās Latvijas Saeimas plenārsēžu zālē pie rociņas ieved Valsts drošības komitejas štata darbinieks un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss ir pieņemts un atbalstīts. Un kā mēs redzam, šī te gatavība atbalstīt jebkuru visasiņaināko kolaboracionismu ir dzīvāka par dzīvu. Kas netic, izlasiet kaut vai to pašu Egonu Rusānova opusu, kas sākas ar Bībeles citātu. Lai tā būtu, tikai tad nevajag brīnīties, ka šie te komunistu mērgļi panāks Latvijas valsts beigas. 2 reizes šī valsts latviešiem ir uzdāvināta. 3. reize nesanāks. Visu labu!